Atceros vēl tādu vienu interesantu stāstu par gadījumu par nakšņošanu baznīcā. Kas tur notikās? 9. man liekas, klases vai 10. Es braucu, es ieraudzīju, ka Rīgā notiek saucamie kaut kino aktieri kursi Rīgas kinostudijā. Trešdienās, no 4. 9. klasē. Jā, mums taču ir nodarbības. Bet 9. klasē. 9. Bet tu jau teici, ka tev to aktierus laiku negribēji. Nē, bet vai 10. Vai 10. vienalga, man liekas, ne, tā bija 10. Tā bija vidē, 10. klasē. Un tur notiek nodarbības, bet lai es trešdienā aizbraucu, es vienkārši gribēju pamēģināt. Okay. Un es domāju, aizbraukšu uz to Rīga iestaistos kursos, bet tur man skolā 9 rīta aiziet, trešdien nebūšu skola visu gadu. Iedomājies. Un tad es pierunāju pasniedzējs, direktori, ka man atļauj braukt uz turieni. Okay. Un tad bija tā, ka es braucu, tur bija tas tāls autobus, un es atpakaļ braucu vienu autobusu Ventspilnieki, kas iet caur tālsiem, tad es 11. talsos, un tad viņš iet uz Ventspilu tālāk. Un es atceros, aizbraucam Tukumā. Mēs stāvam Tukumā, kāds 10 minūtes man tā gribās ēst. Man oma zvanā, viņi tur ir sagatavojusi ēst, es palikšu pa nakti pie viņas, jo viņi pie dzīvo. Un es pamostos Ventspilī. Vienkārši braucu, es redzu Ventspils skats, un man mobīlo sagādāja pilnīgi. Man miljards neatbildēt zvani. Un 2 naktī es esmu fucking Ventspilī.